Tas tomēr ir noticis. Svētdienas koncertā Normands Rutulis izaicināja Andri Ērgli. Nāc un dzīvo kopā ar akadēmijas studentiem, viņš teica. Un Ērglis, kā jau liels putns, atnāca arī. Andri! Čau! Pēc svētdienas koncerta zemajām atzīmēm Ērglis nonāk jautājumu krustugunīs. A tev maksā par šitā, ka tu esi šeit? Ne? Man? Jā. Nē? Kāpēc? Es nezinu, tas taču bija īsti ekspromptu pilnīgi. Es vakar Forši. Forši nedēļa. A to šis nedēļa būs? Viss vecais cauri it jau tagad. Jūties labi liekot tās labās atzīmes? Nu, tev bija iekšā tāda laba sajūta. Es esmu labāks nekā viņi. Tas ir Marijas. Nē, tas nav personīgs. Tāds provocētājs, ne? Nē, bet man liekas, tev tāds sāp ir. Nē, nu, zini kā, Nē, saka, bet tev sāp, jā. Var izteikties? Jā, vienkārši tāda štela, kad tu uzkāp otrais, tu reāli nomāc dziesmu. 7, 8 kaut kur tā varētu būt. Nu, pēc tavas kritērijas. Un man ieliet 5. Un tad tu jūties, nezinu, kā jūties tā kā bombzim vai vienkārši pilnīgām, es nezinu, kam. Sirpi polām. Jā. Šis ar sirpi polām tas tā. Nē, nu, es jūtos sūdīgi mazliet. Jā, tiešām, jā. Lai gan Ērglis ieņēma Annas nopelnīto vietu VIP istabā, no rīta viņš cēlās reizē ar visiem, brokastoja, vingroja un apguva pirmo mācību stundu. Zini, kāds ir likums? Tas, kas neizslēdz vannas istabā gaismas pa nakti, bija visu nākamo dienu jāmazgā... Trauki, jā? Un grīdas. Parādiet, kur ir gaismas jāslēdz, es nezinu. Tur ir gaismas. Tas tā kā tev būs jāmazgāšana visu dienu. Nē, nu tad znači, šodien es to zinu. Kur jāslēdz? Kur jāslēdz gaismas? Kur viņas ir? Šitā, jā? Ideāli vienkārši. Super. Mēs jau viņu varam mazliet muļķot arī, jo viņš jau nezina, kāda mums tā likuma ir. Es personīgi pret viņu izturos kā pret dalībnieku. To pašu Andri ir jānomazgā trauki. Tikko sarakstu salikām kopā. Un horeogrāfiju no rīta vingrošana, kad bija, tad arī visu laiku teica, bet tā es saku, neslinko. Es varu arī trauks mazgāt, nu es jau droši vien arī mazgāšu kādu dienu. Varbūt pat šodien. Būs jāaudzina. Kur nazas ir? Bļāņas, viss netīri. Johaidi. Kas tā pa šteli? Galīgi garām.